Spēka treniņa pamati. Kas ir spēks? Spēks ir maksimāla spēja pārvarēt pretestību. Jo lielāku pretestību spēj pārvarēt, jo spēcīgāks tu esi. Perfekts spēka demonstrējums uz spiešanu guļus. Jo lielāku svaru tu vari pacelt vienu reizi, jo spēcīgāks tu esi. Ok, bet kas tieši nosaka, cik spēcīgs esmu? Pirmā lieta ir tavs nervu sistēmas spēja aktivizēt muskuļu šķiedrus. Lai sarautu muskuli, tavu nervu sistēma aizsūta signālu no tavām smadzenēm uz motoneironiem, kas aktivizē muskuļu šķiedrus un liek tām sarauties. Spēka treniņa rezultātā tavu nervu sistēma iemācās aizsūtīt spēcīgāku signālu, kas liek tavām muskuļu šķiedrām sarauties spēcīgāk un pārvarēt lielāku pretestību. Otrā lieta ir muskuļu uzbūve. Muskuļu šķiedru leņķis, garums un fascikla organizācija ietekmē to, cik lielu pretestību tu spēj pārvarēt. Daļa no šī ir iedzimta, bet daļa no šī mainās spēka treniņa rezultātā, un tos muskuļus burtiski pielāgojās slodzes pārvarēšanai. Trešā lieta ir tehnika. Jo efektīvāk tu spēj pārnest muskuļu radīto spēku uz kustību, jo labāk ir tava tehnika un jo lielāku pretestību tu spēj pārvarēt. Šis nozīmē izdevīgāku pozīciju, labāku muskuļu iesaisti, labāku kustības trajektoriju un augstāku stabilitāti, arī var tev ļaut pārvarēt lielāku pretestību, pat ja muskuļu radītais spēks nav mainījies. Ļoti vienkāršs piemērs būtu steņa trajektorija vilkmē. Jo tuvāk stieņas atradīsies tavām kājām, jo tam smaguma centram, jo lielāku svaru tu varēsi pacelt. Un ceturtā lieta ir muskuļu izmērs. Šī atšķirās no iepriekšējām ar to, ka tā nepalielina spēku uzreiz, tā palielina spēka potenciālu. Lai šo ilustrētu, iztēlojies, ka muskuļu izmērs ir spainis un iepriekšējie 3 faktori ir ūdens, ko tu vari tajā ieliet. Jo vairāk tu piepildīsi savu spaini, jo spēcīgāks kļūsi, taču pienāks brīdis, ka tavu spaiņu izmērs tev ierobežos. Tad tev vajadzēs nedaudz vairāk pievērsties hipertrofijas treniņiem, uzbūvēt muskuļu masu. Tāpēc atceries šo: ar spēka treniņiem tu piepildi savu spaini, un ar hipertrofijas treniņiem tu palielini savu spaini. Un maksimālam spēkam ir nepieciešami abi. Protams, spēka treniņi arī attīsta muskuļu masu, bet ne tik efektīvi, cik hipertrofijas treniņi, vismaz ilgtermiņā. Īsumā sakot, spēks ir spēja pārvarēt pretestību, un tas sastāv no 4 lietām. Nervu sistēmas spējas aktivizēt muskuļu šķiedras, muskuļu uzbūves, tehnikas un muskuļu izmēru. Spēka treniņi primāri attīsta pirmās 3 un nedaudz arī 4. Tāpēc turpmākajos video mēs parunāsim par to, kā taviem treniņiem būtu jāizskatās, lai tie arī to darītu. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par vingrinājumiem. Čau!